Lauksaimniecība, amatniecība un lauku dzīvesveids – tā ir būtiska igauņu tautas kultūras sastāvdaļa arī mūsdienās. Igaunijas lauksaimniecības muzejs, kas izvietojies Julenurmes muižā Tartu pievārtē, piedāvā iespēju vērot un iepazīt lauksaimniecības attīstību un igauņu zemnieku dzīvi gadsimtu griezumā. Muzejs ir arī tautas tradīciju un ierašu, kā arī amatniecības vēstures glabātuve. Par Igaunijas lauksaimniecības muzeju stāsta muzeja programmu vadītāja Erelina Kērta. Welcome to Ylenurme. We are in South Estonia. Mēs esam Igaunijas lauksaimniecības muzejā, kas ir Julenurmes muižas kompleksā. Vēsturiskajos dokumentos pirmās ziņas par Julenurmi datēts ar 1648. gadu, kad bruņinieks Berhards Buselbergs saņēma muižu no Zviedru karalists apmaiņā pret akmens māju Tartu. Muižas komplekss aizņem 14 hektārus lielu teritoriju. Bijušajās muižas ēkās, dzīvojamā mājā, stallī, smēdē, maizes ceptuvē un citās tagad izvietotas muzeja ekspozīcijas, darbnīcas. Mums ir arī skaists parks un dārzniecība. Lauksaimniecības muzejs dibināts 1968. gadā. Apmeklētāji te var iepazīt ne tikai lauksaimniecības vēsturi, bet arī piedalīties dažādos pasākumos, atraktīvās izglītības programmās. Piemēram, muzejā var rīkot kāzas un mūsu speciālisti māca jauniem pārim senās igauņu kāzu tradīcijas. We are in old stable house. Muzeja centrālā ekspozīcija ir izvietota muižas stallī, tāpēc arī apmeklētājs te sagaida zirga izbāzenis. Šis zirgs bija pēdējais staļļa iemītnieks. Pirmā patstāvīgā ekspozīcija stallī tika atklāta 1981. gadā, taču pēc 5 gadiem šeit izcēlās liels ugunsgrēks un ekspozīcija pilnībā nodega un tika atjaunota 1988. gadā. Lielas pārvērtības stalles piedzīvoja 2010. gadā, kad piesaistot Eiropas reģionālās attīstības fonda līdzekļus, tika veikta staļļa renovācija un izveidota mūsdienīga ekspozīcija. Senos laikus jaunās ekspozīcijas apmeklētāji var iepazīt izmantojot mūsdienu tehnoloģijas. Datorā ar skārienu jūtīgo ekrānu katrs var atrast nepieciešamo informāciju par lopkopību vai zemes apstrādi. Ir iespēja izmantot audio gida pakalpojumus. Neredzīgie ekspozīcijas, karti un materiālu aprakstu var izlasīt Braila rakstā. Ekspozīcija stāsta par lauksaimniecības attīstību Igaunijā dažādos vēstures periodos. Piemēram, jaunsaimniecību veidošanās ar šī perioda zemnieku māju maketu, kad zem viena jumta bija dzīvojamā ēka, rija, ziemā arī lopu kūts. Nozīmīga vieta ierādīta graudaugu kultūrām. Miežus Igaunijas teritorijā sāka audzēt pirms gandrīz 6000 gadu, rudzus pirms 5000. Apmeklētāju labības paraugus var aptaustīt, pagaršot un mēģināt noteikt, kuri ir mieži, kuri kvieši vai auzas. Lauksaimniecībā izmantojamā zeme Igaunijā pēc sava sastāva dalās 7 grupās. Vislabvēlīgākā augsne labības audzēšanai ir Igaunijas vidienē. Ekspozīcijā var iepazīties arī ar nozīmīgiem vēsturiskiem pavērsieniem Igaunijas zemnieku dzīvēm. No 1850. līdz 1918. gadam ļoti liels skaits 200 000 igauņu izbrauc uz Krieviju, jo tur bija iespēja tikt pie savas zemes, jo Igaunijā tās trūka. Savukārt 1949. gada martā uz Sibīriju tika deportēti vairāk nekā 20 000 igauņu, galvenokārt uzņēmīgi un prasmīgi lauksaimnieki. Ekspozīcijas staļļa otrajā stāvā ir veltīta lopkopībai. 20. gadsimta sākums bija piena nozares uzplaukums Igaunijā. Tad aktīvi veidojās piensaimnieku kooperatīvi biedrības.
Dažādi tā laika piensaimnieku piedarumi ir skatāmi muzejā. Vai jūs zināt, ko gatavoja ar šo ierīci? Tas ir sviesta kuļamais trauks, un sievas kuļot sviestu lika uz tā bērnu un izmantoja arī par šūpulīti. Tā kā teiciens, 2 vienā ir pazīstams jau sen. Senāk zemniekiem zirgs bija nenovērtējams palīgs smagajos lauku darbos, un, protams, zemnieki ar saviem zirgiem lepojās. Igaunijā bija izplatītas 3 lauksaimniecības zirgu šķirnes, un Torī šķirnes zirga skelets skatāms arī ekspozīcijā. Tie bija lieli un stipri zirgi, un tos izmantoja lauku darbos Julenurmes muižā. Tā kā daudzi pilsētas bērni nezin, kā izskatās sīvēns, govs un citi lopiņi, ekspozīcijā ir arī dzīvnieku maketi. Taču mums ir iecer izveidot nelielu muzeja saimniecību, kurā būs dzīvi lopiņi, un bērni varēs ne tikai uzzināt, bet arī redzēt, kā slauc govi, barot cūkas, cēr paitus un arī paši pamēģināt aprūpēt mājlopus. Savukārt tie, kam vairāk tīk tehnika, var staigāt un pētīt iespaidīgo muzeja traktoru tehnikas klāstu. Te ir apskatāms gandrīz viss. Pirmās ar tuvaiku darbināmās lauksaimniecības mašīnas un lieljaudas, zemes apstrādes un meliorācijas tehnika. Igaunijas lauksaimniecības muzejā ļoti populāras ir dažādās izglītojošās un apmācību programmas bērniem par biškopību, kalēju darbu, dažādām amatniecības nozarēm, rotu gatavošanu. Individuāli apmeklētāji un grupas var ne tikai apskatīties izstādē, cik skaistas rotas lietas, cepures un citas noderīgas mantas var pagatavot no salmiem, bet muzeja amatnieku vadībā arī paši izgatavot sev vērtīgas piemiņas lietas. Te võite ma ei teagi, seda Te võite istuda siia poole tulla istuma, et saate näoga olla siia poole. Siis on mugavam. Leib on nii nagu vanast Eesti taludest tehtud, meil on selline klassikaline rukkileib. Kui uuretise valmis sellise vedelama valgna ja täna sai siis peale sõtkutud veel jahu juurde ja sellise õige paksu. Izglītojošā programma ar īpašu smaržu un garšu ir rudzu maizes cepšana īstā maizes krāsnī. Arī šeit apmeklētāji var ne tikai vērot, kā strādā prasmīgā maizes cepēja Marija Vūso un klausīties viņas stāstījumu, bet arī paši atrotīt piedurknes un stāties pie abrasa. Par igauņu maizes cepšanas tradīcijām stāsta lauksaimniecības muzeja speciāliste Kerle Arula. Estonians have centuries Igauniem gadsimtiem ilgi rudzu maize ir svarīgākā ikdienas pārtikas sastāvdaļa, tāpēc šeit, Julenurmes muižā maizi cepam, tā kā to sandienās savās sētās darīja zemnieki un mācām maizes cepšanas tradīcijas bērniem. Lai izceptu rudzu maizi ir vajadzīgs ieraugs, silts ūdens un milti. Maizes cepšana ir ilgstošs process, kam jāveltī 2 dienas. Vispirms abrā ieraugu atjauc ar ūdeni un kādu laiku patur siltumā, lai tas atdzīvojas.
Tad var klāt miltus, pielai ūdeni un mīklu ļoti rūpīgi mīca. Kad mīkla ir gatava, abru apsedz ar dvieli un liek siltumā uz visu nakti. Šajā laikā mīkla rūkst un piebriest. Seda leivapaigna kerkimist. Meie nagu võtame siit selle juuretuse, mis siis jääb haigina. Nākošajā dienā, kad mīkla ir norūgusi, var vēl miltus, sāli, arī cukuru. Aplej ar siltu ūdeni un ilgi un rūpīgi mīca, lai mīklā nepaliktu neviens sausu miltu gabaliņš. Pēc senajām receptēm uz 9 pudiem miltu vajag 8 spaiņus silta ūdens. Kad mīkla gatava, to liek vēl uz 2 stundām siltumā nobriest, un tad jau var sākt gatavot kukulīšus. Senāk gatavoja lielus pat 10 kg smagus kukuļus. Tagad kukulīši ir apmēram kilogramu smagi. Lihtsalt märjaks ja pekitükiga tehti vanasti veel. Kukulīšus gatavo uz tīra galda, kas apkaisīts ar miltiem. Krāsnī jābūt izkurnātai līdz brīdim, kad kukulīši ir gatavi. Lai noteiktu, vai temperatūra ir atbilstoša maizes cepšanai, krāsnes mutē iemet miltu šķipsnu. Ja milti krītot uzdzirksteļo, tad krāsnes vēl par karstu, un tā ir jādzesē ar ūdenī iemērktu slotu. Ja milti krāsnī kļūst iebrūni, var cept maizi. Pirms cepšanas kukulīšus iegriež, lai krāsnes karstumā piebriestotiem plaisātu sāni, nevis garoza. Krāsnī kukulīšus liek ar koka lizi un cep apmēram pusotru stundu. Ik pa laikam krāsnes ir jāpaveidina, lai gaiss ceptuvē būtu sauss. Ja valgustab kogu ahju ära. Nii. Nüüd on meie leivad saadjus. Vaatan kella ka, et nad peavad kinni. Hoitan natukene. No vaatame, kas me saame selle leiva siia laua peale. Saame ikka. Näed sa. Nii. Mine sinna natuke kaugemale. Näed sa. Selle on selline hallikas natukene või? Ei ole nii ilus. Ja näete, meil on sellised naeratavad leivad. Kas ise võid teha või? Tahad teha sina? Pēc izņemšanas no krāsnes kukulīšus lacina ar ūdeni vai eļļu, apsedz un liek siltumā nostāvēties. Kamēr pašu spēkiem tiek kults sviests, maize ir gatava un var cienāties. Et võib-olla tõesti, et vanasti oli ka taludes oli ikkagi või tegemine oli laste töö. Jaa, see on 100%. Pašu ceptā maize tiešām ir garda un sātīga, un nav brīnums, ka bērniem maizes cepšana ļoti patīk. Interesi vairo arī tas, ka grupas uz muzeju tiek atvizināts ar elegantu vēsturisku autobusu pagājušā gadsimta Ikarusu. Olen ka laisk ja ma ei viitsi. Seda me nägime. Netālu no Tartu esošais Sādjārve ezers ir iecienīta vieta ūdens prieku cienītājiem. Te darbojās arī Tartu jahtu klubs, un tā vadītājs ir Madis Tots. Jahtklub, это уже, говорят, что здесь занимаемся парусным спортом. Mums ir jahtu klubs, un Sādjārve ezerā pamatā nodarbojamies ar burāšanas sportu. Ir treniņu grupas bērniem, kurās apmācām burāt. Turisti pie mums var izīrēt laivas un vizināties pa ezeru
baudīt dabu, var arī iziet apmācību kursu burāšanā un saņemt certifikātu. Sādjērve ezers ir liels un dziļš. Vidējais dziļums 8 metri. Ūdens te ir ļoti dzidrs un te ir labi apstākļi burāšanai, arī aktīvai atpūtai pie ūdens. Vasarās šeit notiek Igaunijas mēroga sacensības burāšanā. Savukārt ziemā Sādjērve ezerā notiek starptautiskas ziemas burāšanas sacensības. Tad pie mums brauc sportisti no dažādām Eiropas valstīm. Favorīts ziemas sacīkstēs ir burātais no Latvijas, Gunārs Rozenbergs. Viņš te ir uzvarējis vairāk kārt. Pagaidām burāšana vēl nav īpaši populārs sporta veids Igaunijā, bet puikām tā lieta patīk, un gan jau kāds no viņiem kļūs par nopietnu burātāju. Ja karstā vasaras dienā gadījumā dodaties uz Tartu pusi, paņemiet līdzi kalnu slēpes un zābakus. Noteikti noderēs. Jo Rahingas ekstrēmo sporta veidu parkā varēsiet izmēģināt nobraucienus un lēcienus pa tramplīnu ar piezemēšanos ar visām slēpēm tieši ūdenī. Tramplīni ir dažāda augstuma, taču jebkurā gadījumā ekstrēmas sajūtas un krietni deva adrenalīna garantēta. Rahingas sporta centrs attīstās strauji. Sākumā bija daži sportiski traki vīri ar ideju uztaisīt kaut ko interesantu. Uzbūvēja vienu trampolīnu, tad wakeboarda trasi. Tagad Rahingas sporta centrā ir arī velo maršruti, kvadraciklu noma un jauna iecere 20 hektāru plašajā teritorijā uzbūvēt sporta halli, kur trenēsies austrumcīņas un sporta deju grupas. Stāsta viens no sporta parka idejas virzītājiem Юрий Варик. Эта мысль строить сюда такая интересная аттракциона для спортивной деятельности. Ideja veidot tādu interesantu atrakcionu ekstrēmiem sporta veidiem sākām attīstīt 2007. gadā. Gribējām izveidot kaut ko aizraujošu, kas patīk jauniešiem. Lēcieni ūdenī no trampolīna, wakeboards ir interesanti sporta veidi, kas prasa daudz spēka, prāta un drosmi. Taču šie sporta veidi ir piemēroti dažādu vecumu un sagatavotības pakāpes cilvēkiem. Mūsu apmeklētāju vecuma amplitūda ir no 7 līdz 70 gadiem. Reiz te bija atbraucis kāds vecāks vīrs no Latvijas, tas liela auguma. Ilgi vēroja, kā jaunieši lec no tramplīna. Tad noprasīja, vai jums ir 48. izmēra zābaki? Teicu, ka ir. Viņš nobrauca vairākas reizes, pēc tam bija ļoti apmierināts, ka dzīvē kaut ko tādu ir piedzīvojis. Tagad mūsu sporta parks ir ļoti populārs. Rīkojam sacensības, kurās piedalās sportisti no Somijas, Amerikas, Kanādas, Latvijas, Krievijas.
Rāhingas sporta parkā regulāri trenējās veikbordists Martins Bahmans. Puisim ir atzīstams iemaņas un solīta starptautisko sacensību pieredze. Actually, I haven't counted years. It's maybe like under 10 years. Neesmu īsti skaitījis, cik gadus nodarbojos ar veikbordu, bet domāju, ka vairāk nekā 10 gadi būs. Apgūt veikbordu nav grūti, arī lēcienus un apgriezienus var iemācīties. Tikai vajag trenēties, un trenēties daudz. Tāpēc šai lietai ir jāpatīk, un tad var daudz laika pavadīt treniņos, apgūt iemaņas, piedalīties sacensībās. Katrā ziņā, lai brauktu ar veikbordu, ir vajadzīga griba. Un tas arī viss. Vajag tikai pamēģināt. Un ja tu esi uzkāpis uz dēļa un pamēģinājis braukt, tad ar laiku nāk arī prasme, izturība, veiklība, un tad jūs redzēsiet, ka braukt ar veikbordu nemaz nav tik grūti. Ekstrēmo sporta veidu faniem vārds Kellī Silterei komentārus neprasa. Šī mazā sportiste jau ir pagūst plūk laurus starptautiskās sacensībās un iekarot līdzjutējas simpātijas. Ma olen 9-aastane ja mulle meeldib see sport sellepärast, et saab hüpata ja kõiki lahedaid asju teha. Man ir 9 gadi un man patīk šādi interesanti sporta veidi. Pirms lēcieniem dažreiz ir bail, bet tā, ka ļoti bail, nekad nav bijis. Need olid äkki... Soomes või? Vist jah, praegu ei meenu. Piedalīties sacensībās man patīk un iet man labi. Somijā bija pirmā sieviešu konkurencē. On alles piiga, kes meelde jäi minule. Tujukas on küll, siiski võtaks teise endale. Ütleb, et merd tema jätta ei kavatse. Süda on ta kõva, kui sile rannakivi. Minust üldse väljagi ei tee. No, rannaviiga, kuula mind ja pane hästi tähele. Kui lähed mehele, siis ainult minule. Mul on suures patsus kuusemetsas oma maja, grammofon ja seinakell, üks kukk ja kana, loomulikud plokid ja südahell. On alles piiga, ei jätta või sihukest, 7 tükki teisi vist annaks ära tema ees. Äkki võib tulla üks vaetega meremees, keerutab ja räägib ja läinud ongi piiga. Laeva peale aerutavad koos seepärast. Rannapiiga, kuula mind ja pane hästi tähele. Kui lähed mehele, siis ainult minule. Teen sul toa taha parditiigise puhul lained maruvahule. Selline meri, selline meeldib ka sinule. Rannapiiga, kuula mind ja pane hästi tähele. Kui lähed mehele, siis ainult minule. Teen sul toa taha
Partitiigitseb lainet maruvahule. See minimeri, selline meeldib ka sinule. Rannapiiga, kuula mind ja pane hästi tähele. Kui lähed mehele, siis ainult minule. Panen lauda lakka majakka ja kukes teeme katusele kajaka. Mu rannapiiga peaksid jääma täiesti